iedomājamies tādu uztaisīt internacionālu turnīru, lai mūsu pašu CS komandām, audzēkņiem līdz 14 gadiem, sanāk spēļu pieredze, varbūt par tādām komandām, kurām ikdienā nesanāk uzspēlēt, un veidot tādu pozitīvu gaisotni, lai gan arī jauniem tiesnešiem ir prakse, gan mūsu spēlētājiem, un tādu basketbolu, tādus mazos svētkus uztaisīt 3 dienu garumā. Šo turnīru taisam skolēnu brīvlaikā, tad vairāk komandas ir ieinteresētas, un 2 puišu grupas un 1 meiteņu. Tātad katrā grupā pa 8 komandām. Šogad mums ir komandas no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, tāds Baltijas turnīrs sanāca. Gadiem ejot uz priekšu, viņiem šis nav pirmais gads kā basketbolā. Pret tām reģionu komandām, piemēram, kas Vidzemē vai Latgalē, mums šeit ir blakus, sanāk spēlēt diezgan bieži. Tāpēc ir forši uzspēlēt pie kādām citām komandām, un uzreiz arī rodās cita motivācija. Varbūt tās igauņu un lietuviešu komandas ir bišķiņa līmenī augstāk nedaudz, un tad ir arī rodās cita motivācija viņiem spēlēt. Noteikti sāks lielākais skaists tas, ka visi treneri ir pozitīvi, pasaka kaut kādus labus vārdus. Beigās jau tu redz tās emocijas, ka gan bērniem patīk, un tas jau ir pavisam kaut kas cits. Arī viņiem, milzīgs piedzīvojums ir tām komandām, kas atbrauc pie mums, ka mēs varam parādīt pirmkārt cēsis, un arī uz Latviju viņi var atbraukt. Basketbols, tas ir forši, tas ir basketbolu mēs ikdienā spēlējam, bet viss tas, kas notiek apkārt basketbolam, un arī šogad viņiem bija iespēja doties uz jaunizveidoto kosmosa centru, tāpat Priekuļos, kur viņi dzīvo blakus ir baseinas, tā kā, tas jau nestāv tikai no basketbola, tas viss jau apkārt, kas veido, tas, manuprāt, ir tāda liela pievienoto vērtību. Ir forši, kad tādos turnīros arī sanāca parunāties citiem treneriem. Citi saka vispār meiteņu, piemēram, komandām. Šī vispār pirmās uzvaras viņiem ir, tas jau iedod kaut kādu motivāciju tiem bērniem arī trenēties. Šādos turnīros var uzspēlēt varbūt tie basketbolisti, kas netiek regulārajā čempionātā, varbūt tik daudz spēlēt. Un arī kaut kādā kalendārā sanāk diezgan liela pauze, tāpēc šādi turnīri ir forši, kad aizlāpīt nosacīto skolēnu brīvlaiku.